Latvijas klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis tikās ar akciju sabiedrības Augsts sprieguma tīkls vadības pārstāvjiem, lai pārrunātu tarifu projektu tuvākajiem 3 gadiem. Elektroenerģijas pārvades izmaksu pieaugums prognozēts Igaunijā, bet Latvijā, pateicoties būtiskiem optimizācijas pasākumiem, Augsts sprieguma tīklam izdevies kopējās izmaksas saglabāt esošajā līmenī un gaidāms pat neliels samazinājums – 0,6% apmērā. Lūdzām ministra komentāru par šo tēmu. Ir izdarīts maksimāli viss, lai augstsprieguma tīkla tarifs, ko saņem pēc tam arī ierēķinās cilvēku rēķinos, būtu maksimāli nemainīgs. Mēs panācām arī samazinājumu. Neskatoties uz to, ka igauņu kolēģiem ir kāpums par 30%, mēs to spējam noturēt esošajā tarifa līmenī, kas ir ļoti būtiski un kas ir ļoti svarīgi arī skatoties, kāpēc tam tika pievērsta liela uzmanība, tāpēc, ka vēsturiski, kad es uzsāku darbu, mēs saskatījām situāciju, ka tarifa kāpums bija 30%, tad vajadzēja meklēt risinājumu, kā viņu samazināt iedzīvotājiem loģiski. Šeit mēs jau laicīgi skatāmies, izgājām cauri augstsprieguma tīklu valdi un padomi, kā var maksimāli samazināt, lai mēs iegūstam tas, ka tarifs nemainās un pat nedaudz samazinās iedzīvotājiem. Esošajā ekonomiskajā situācijā prioritāte ir tas, lai iedzīvotāji rēķini par elektrību kopumā nepalielinās, vismaz paliek tādi, kā ir. Un arī nākotnē skatoties, varētu samazināties kopumā, gada griezumā skatoties priekšu. Nākotnē elektrības cenas varētu iet uz leju un samazināties. Te dot lielu pienesumu tas, ka kopumā nāk ar vien vairāk atjaunīgās enerģijas tirgo, kas nosit elektrības cenas uz leju. Un arī skatoties elektrības tirgotāju piedāvājums kopumā, viņi ilgtermiņā piedāvā ar vien zemākas cenas. Te gan noteikti aicinātu vēlreiz katru pašu ieiet laiku pa laikam enerģija24.lv un apskatīties, vai viņiem ir labākais un izdevīgākais piedāvājums, kāds viņš ir saņēmis, par kur viņš jau ir maksā tagad savus rēķinus. Kas ir ļoti būtiski skatoties enerģijas cenu tendenci, viennozīmīgi mēs redzam, ka viņi iet uz leju, kā varētu minēt. 22. gadā vidējā elektrības cena bija 22,6 centi par kilovatu, tad 23. jau bija 9,3, 24. gadā bija 8,7 un uz šodienu, 25. gada vidu, ir 8,3 centi. Tā kopumā tā tendence iet uz leju, kas arī dod prognozi, ka arī skatoties, ka arī nākošgad elektrības cenas varētu un vajadzētu iet uz leju, jo mums arī nāk Latvijā arvien vairāk tiek pieslēgti lielie saules parki, kas dod arī to elektrības cenu samazinājumu vismaz saulainās dienās un gada griezumā kopumā.